kopā ar mums ir Iveta Galēja, žurnāliste, grāmatu autore, tulkotāja un saimniece ikdienā un godos. Un viņas grāmata Dārzeņi. Ko jaunu var pastāstīt par dārzeņiem? Par dārzeņiem vienmēr var stāstīt kaut ko jaunu, jo mode nāk, mode aiziet, mode mainās, un arī dārzeņi ir modē vienu laiku tādi, citu laiku atkal jauni dārzeņi, un turklāt arī mūsu tirgos ienāk tādas lietas, kas kādreiz pie mums nav bijušas, ja, bet tagad jau ir vienkārši nopērkams, un līdz ar to es teiktu tā, ka dārzeņi ir mūžīgi. Kas ir tie modes dārzeņi tagad, šodien? Šobrīd es teiktu tā, ka vairākus gadus modes dārzenis bija lapu kāposts, kas gan patiesībā ir sens arī Latvijas augs, ja. Kādreiz mums audzēja diezgan lielos daudzumos. Tagad nāk modē vairāk kolerābi, nāk modē dažādas bietītes, tās saucamās māja bietītes, kuras ir gatavs agrā pavasarī, viņas baltā krāsā. Tad vēl par modes dārzeni varētu uzskatīt, es teikšu tā, arī rabarberu. Rabarbers ir dārzenis. Būtībā kaut kad mēs viņu uzskatām varbūt par kaut ko citu, bet rabarbers tagad ļoti nāk modē visādos variantos, gan saldos, gan sāļos, arī pat rabarberu kečupi. Un arī šeit ir atrodams recepts. Jā, arī tur ir atrodams dažādas recepts un arī mazi pastāstījumi un idejas. Un kas ir tev pašai? Tie dārzeņi, kuri noteikti būtu jāēd cauru gadu, ko tu varētu mums ieteikt un ko tu pati lieto? Es teiktu tā, ka varbūt tas priekš manis arī ir tagad modes dārzenis, bet, ja es vairākus gadus, gan vasarā, gan ziemā, gan pavasarī, tās ir sarkanās bietītes, jā. Pavasarī var izaudzēt un izdiedzēt tikai lapiņas, bet, tā kā bietas labi saglabājās visu cauri gadu, tad vārītes man vienmēr ir leduskapī, lai katrā brīdī, kad sagribas, var paņemt, pielikt klāt, teiksim, kādu sieriņu, pielikt klāt kādu salātu lapu, balzāmetiķu mērcīti un brīnišķīgi. Kas ir tas, ko mēs nezinām par dārzeņiem? Es teiktu tā, ka pirmām kārtām mums ir maldīgs priekšstats par to, ka dārzeņi vienmēr ir bijuši tādi, kādi viņi ir tagad. Tas pats burkāns, īstais burkāns nav oranžs, īstais burkāns ir balda, dzeltenīgs un pat balts. Piemēram, arī melnsakne. Melnsakne liekas, ka tas ir kaut kāds jaunums, bet tas ir viens no senākajiem dārzeņiem, kas ir bijis. Tāpat tās arī pētersiļu un selerijas saknes. Sākumā dabā ir bijušas ar daudz izteiktāku garšu, ar daudz izteiktāku aromātu un arī daudz veselīgāks. Vai ir vēl kāds dārzenītis, kuru mums tagad vajadzētu atkal iedzīvināt? Es teiktu tā, ka tas varētu būt pastiņaks, un tā varētu būt arī tā pati melnsakne, kas ir seni dārzeņi, bet mums viņi ir kaut kā aizgājuši aizmirstībā. Un tagad liela daļa cilvēku nemaz nezina, ne kā tie izskatās, neko ar tiem darīt, nekā tos ēst, bet grāmatā viss ir aprakstīts un arī nofotografēts. Paldies, tā bija Iveta Galēja un dārzeņu noslēgums.